Turpinam iepazīties ar skandināvu mitoloģiju. Šī būs jau trešā daļa, kurā pastāstīšu par Nīmiru, avotu un galvu, un kā Odins zaudēja aci, un par ziemeļu šo te mītu, Asgardas lielo dievu dārgumiem. Ko vispār iesākt ar mītiem? Kādēļ vajadzētu vispār veltīt laiku, lai tos klausītos, iedziļinātos, sajustu? Man patīk, ka šīs te grāmatas, no kuras es lasu, tad izdevniecības Zvaigzne, jauka grāmata, skandināvu mitoloģija, tādā vienkāršotā cilvēciskā valodā aprakstīta, gana pietiekoši arī emocionāli un ar spilgtiem salīdzinājumiem. Un šīs grāmatas autors Nils Geimans raksta par mītu prieku, kā ir līksmi vēstīt tos pašam, un to es jums iesaku, lasītāji. Izlasiet stāstus šajā grāmatā, un tad padariet tos par savējiem. Un tad, kādā tumšā un ledainā ziemas vakarā vai vasaras naktī, kad saule nenoriet, pastāstiet draugiem, kas notika pēc Tora vesera zādzības, vai kā Odins ieguva poēzijas medalu dieviem. No savas puses piebildīšu, ka mīti un pasakas tie ir scenāriji. Tie ir tādi stāsti gan par cilvēka dabu, gan vispār par tādā lielākā nozīmē, kā notiek lietas pasaulē, kas ar ko ir saistīts, kādi ir iespējami risinājumi sarežģītās situācijās. Un nevelti jau arī mūsu senči to ir praktizējuši daudziem ilgiem gadsimtiem un pat tūkstošiem. It īpaši tumšajā gada laikā stāstīt vakaros pasakas, varbūt vēl tumsiņā, kā reiz acis var pievērt vai vienalga kā citādi, arī ar vaļācīm redzēt interesantas pasaulē, interesantas ainas, un arī sajust tos veidus, kā miedarbojas cilvēki, kā var kaut ko atrisināt, kā var būt izveicīgs un viltīgs un gudrs, un kas ir morāli, un ko nozīmē būt godīgam un taisnīgam. Mācīties to tieši caur šādiem te stāstiem. Arī kādēļ es gribēju iepazīstināt un turpinu gribēt iepazīstināt ar šiem skandināvu mitoloģiju, jo tas ir reģions, kurā mēs dzīvojam, bet Latvijā man šķiet, skolu sistēma un izglītības sistēma mūs tieši ar šo visu nav īpaši iepazīstinājusi. Mēs esam iepazīstināti tur ar grieķu mītiem, arī ar kaut kādiem tur ģermāņu stāstiem, bet skandināvu mitoloģija kaut kā, manuprāt, ir palikusi aiz borta. Šo robu lāpa pat labam pēdējos gados, gadu desmitos daudzi seriāli, kas ir par vikingiem un ziemeļiem un cilvēki caur tiem vai pat caur datorspēlēm jaunā paudze iepazīstas ar ziemeļu dieviem. Bet, šis ir vēl viens veids, kā satikties ar šo kultūras mantojumu stāstiem. Arī Latvijā mēs zinām, ir vikingi gana daudz bijuši, tas nav kaut kas tāls un svešs, arī dažādi mūsu rotas lietas un citas lietas un ornamenti, tie ir ļoti cieši saistīti ar šo tieši kultūru un ir vērts iepazīt visdažādāko tautu pasakas un mītus, sajust kopīgo, atšķirīgo nianses. Man tā šķiet. Negribu nevienam neko uzspiest, bet, ja gribas un patīk, tad labprāt dalos un priecāšos, ja patiks vēl. Lasīšu, cik man būs iekšā lasāmais, jo, tā sadaļa tieši par dieva dārgumiem ir diezgan liela. Pārslēgšu tad arī atkal uz skatu uz runām vairāk. Un, iekārtojamies ērti ar tējas krūzi vai kā citādi un dodamies ceļojumā. Tātad sadaļa par Mīmira galvu un Odina aci. Par platmalu un apmetni Odinam mēs dzirdējām, bet Odins ir dievs, kuram ir viena acs. Tad kas īsti notika ar šo aci?
Par to arī šajā sadaļā stāstīšu. Milža mājvietā Jotunheimā atrodas Mīmira avots. Tas burbuļo augšup no zemes dzīlēm un dzirdina pasaules koku Yggdrasilu. Viedais Mīmirs, atmiņu sargs, zina daudz. Viņa avots ir gudrība, un kad pasaule bija tikko radusies, Mīmirs ik rītu padzērās no avota, iegremdēdams ūdenī pūšamo ragu Gjalahornu, un tad to iztukšodams. Ļoti sen, kad pasaules bija tikko radušās, Odins aplika garo apmetni, uzlika platmali un klejotā izskatā devās cauri milžu zemē, riskēdams ar dzīvību, lai nokļūtu pie Mīmira, lūgtu gudrību. Anna piebilda šeit, ka Odins ir ļoti pazīstams ar to, ka viņš ir nerimtīgi, nerimstoši, augstoši pēc zināšanām, gudrībām, zināt vairāk, uzzināt. Arī Rūna Ansus, ko īpaši saist ar Odinu, ir par šo tēmu, par komunikāciju, par zināšanām, par prezentāciju, bet ne tikai šī runa ir par Odinu. Odins ir ļoti daudzpusīgs. Nu, lūk, un tātad Odins aplika garo apmetni, uzlika platmalu un klejotā izskatā devās cauri milžu zemē, lai nokļūtu pie Mīmira un lūgtu gudrību. Vienu malciņu no tava ūdens tēvots, Mīmir, teica Odins, neko vairāk es neprasu. Mīmirs papurināja galvu. Neviens nedzēra no šī avota, izņemot Mīmiru pašu. Viņš neko nesacīja, jo klusētāji reti pieļauj kļūdas. Es esmu tavas māsas dēls, Odins neatlaidās. Mana māte Bestla bija tava māsa. Ar to nepietiek, Mīmirs atteica. Ar vienu malciņu no tava avota, Mīmir, es kļūšu gudrs. Nosauc savu cenu. Mana cena ir tava acis, Mīmirs teica, tava acis baseinā. Odins pat neapjautājās, vai Mīmirs joko. Ceļojums caur milžu zemē līdz Mīmira avotam bija bijis tik garš un bīstams. Lai tur nokļūtu, Odins bija gatavs riskēt ar dzīvību. Kārotās gudrības dēļ viņš bija gatavs darīt vēl vairāk. Odina seja bija apņēmīga. Iedod man nazi, viņš palūdza. Izdarījis nepieciešamo, Odins rūpīgi ievietoja acis baseinā. Tā blens augšup uz viņu cauri ūdenim. Odins piepildīja Gjalahornu ar ūdeni no Mīmira baseina un pacēla pie lūpām. Ūdens bija salds. Viņš to norija. Odinā ieplūda gudrība. Ar savu vienu aci viņš saskatīja tālāk un skaidrāk, nekā jebkad bija saskatījis ar divām. Vecāk Odinu nodēvēja citos vārdos. Viņu sauc par blindu, aklo dievu un hoāru vienaci un balēgu dievu ar liesmojošo skatienu. Pasaules oša dzirdītāja ūdeņu glabāta, Odina acis vēl joprojām atrodas Mīmira avotā. Tā neko neredz un redz visu. Gāja laiks, kad karš starp āsiem un vāniem tuvojās beigām, viņi apmainījās karotājiem un vadoņiem, Odins nosūtīja Mīmiru pie vāniem kā padomdevēju āsu dievam Hēneram, jaunajam vānu vadonim. Hēners bija gara auguma un glīts un izskatījās pēc karaļa. Kad Mīmirs bija līdzās un deva padomus, Hēners arī runāja kā karalis un pieņēma viedus lēmumus. Taču, kad Mīmira līdzās nebija, Hēners šķita nespējīgs pieņemt lēmumus, un vāni drīz vien no tā nogura. Viņi atriebās. Nevis Hēneram, bet gan Mīmiram. Viņi nocirt Mīmiram galvu un aizsūtīja Odinam. Odins nedusmojās. Viņš ierīvēja Mīmira galvu ar īpašām zālītēm, lai novērstu trūdēšanu, un virs galvas noskandēja maģiskas formulas un buramvārdus, jo nevēlējās laist zudībā Mīmira zināšanas. Drīz vien Mīmirs atvēra acis un uzrunāja Odinu. Mīmira padoms kā allaž bija labs. Odins aizgādāja Mīmira galvu atpakaļ uz avotu zem pasaules koku un novietoja līdzās savai acī nākotnes un pagātnes zinību ūdeņos. Gjalahornu Odins iedeva dievu sargam Heimdālam. Dienā, kad Gjalahorna pūtīs, tas uzmodinās dievus, lai kur tie būtu un cik cieši gulētu.
Heimdalls pūtīs Gjalhornu tikai reizi. Visa pastāvošā beigās, Ragnarjokā. Un šeit es laikam nenoturēšos arī pieminot līdzību par arceņģeli Gabrielu un kristietību, ko ir aizņēmusies. Kā mēs saprotam, kristietība ir svaigāks, jaunāks virziens nekā šīs skandināvu kultūra, kuri arī kā no mītiem mēs redzam, ir diezgan tādi raupi, vienkārši, brutāli, patiešo, bez tādām smalkām spēlēm. Bet jā, pastarā diena un šī taura, kur pūš eņģelis Gabriels, kaut ko ļoti atgādina, vai ne? Nu, un tālāk par dievu dārgumiem, tautsološi. Tora sieva bija daļā Siva no Āsu cilts. Tors mīlēja Sivu viņas pašas dēļ un zilo acu, bālās ādas, sarkano lūpu un smaida dēļ, un dievināja viņas garos matus vasaras izskaņas miežu lauka krāsā. Tors pamodās un cieši uzlūkoja aizmigušo Sivu. Viņš pakasīja vārdu, tad ar milzu plaukstu piebungāja sievai. Kas ar tevi noticis, viņš iejautājās. Siva atvēra acis vasaras debesu krāsā. Par ko tu runā, viņa atvaicāja. Tad pakustināja galvu un izskatījās apmulsus. Viņas pirksti pasniedzās augšup un pieskārās skailajiem sārtiem skalpam, to piesardzīgi iztaustot. Viņš šausmās paskatījās uz Toru. Mani mati, Siva izdvesa. Tors pamāja ar galvu. Tie ir pazuduši, viņš atzina. Viņš atstājis tevi ar pliku galvu. Viņš, Siva noprasīja. Tors neteica neko, viņš apjoz varenības jostu Megingjārdu, kur dubulto viņa milzīgo spēku. Lokijs, Tors bildi. To pastrādājis Lokijs. Kāpēc tu tā saki, Siva jautā izmisīgi taustītam pliko galvu, it kā pirkstu trīcošais pieskāriens varētu atsaukt matus atpakaļ. Jo, Tors paskaidroja, kad kaut kas noiet greizi, es parasti pirmām kārtām iedomājos, ka tā ir Lokija vaina. Tas aizstāv pa daudz laika. Tors uzgāja Lokija durvis aizslēgts, tāpēc izgrūdās cauri, sadragājot tās gabalos. Viņš pacēla Lokiju gaisā un noprasīja. Kāpēc? Kāpēc kas? Lokijas seja atspoguļoja pilnīgi nevainību. Sivas mati, manas sievas zelta mati, tie bija tik skaisti, kāpēc tu tos nogriezi? Lokijas ēst rauji pārslīdēja 100 izteiksmi. Viltība un blēdīgums, niknums un apmulsums. Tors spēcīgi sapurināja Lokiju. Tas pavērās lejup un cik spēdams pūlējās izskatījies nokaunējies. Tas bija smieklīgi. Es biju piedzēries. Toru uzacis nolaidās. Sivas mati bija viņa lepnums, viņas lepnums. Ļaudis domās, ka viņas galva noskūta par sodu, ka viņa izdarīs kaut ko nepieļaujam kopā ar kādu, ar ko nebūtu drīkstējusi. Nu jā, baisi, Lokijs piekrita. Ļaudis laikam domās gan tā. Nelaimīgā kārtā, ja ņem vērā, ka es izrauju viņas matus ar saknēm, viņa atlikušo mūžu vadīs pavisam plikgalvaini. Nē, nevadīs viss, Tors spērkonīgu seju paskatījās augšup uz Lokiju, kur tagad turēja augstu virs galvas. Baidos, ka vadīs gan, bet vienmēr jau ir pieejamas platmales un lakati. Viņa nedzīvos plikgalvaini, Tors pateica. Jo, Lokija, lauvējas dēls, ja tu tūlīt pat neatliksi Sivas matus vietā, es salauzīšu katru tavu ķermeņa kaulu, katru un ikvienu. Un ja viņas mati neataugs kā nākas, es atgriezīšos un atkal salauzīšu katru tavu ķermeņa kaulu. Un atkal. Ja darīšu to ikdienu, drīz man tas padosies gluži labi, viņš turpināja, izklausīdamies mazliet līksmāks. Nē, Lokijs iesaucas, es nevaru atlikt viņas matus vietā, tā tas nenotiek. Šodien Tors prātoja, man droši vien paies kāda stunda, lai salauztu tik vienu tavu ķermeņa kaulu, taču daru, ka vingrinoties es to varētu paveikt minūtēs 15. Būs interesanti izdibināt. Viņš ņēmās laust Lokijam pirmo kaulu.
Rūķi! Lokijs iebrēcās. Kā lūdzu? Rūķi! Viņi prot izgatavot jebko. Rūķi varētu izgatavot sivai zelta matus, tādus, kas sasaistītos ar viņas skalpu un augtu kā normāli, nevainojami zelta mati. Viņi to varētu, zvēru, ka varētu. Tādā gadījumā Tors bilda, es tev iesaku iet un parunāt ar viņiem. Un viņš nomet augstu gaisā pacelto Lokiju uz grīdas. Tas pietrausās kājās un steidzās prom, pirms Tors varētu salauzt vēl citus kaulus. Lokijs uzdāva apavus, kas ļaut viņam pārvietoties pa debesīm, un devās uz Svartvalheimu, kur rūķi bija ierīkojuši savas darbnīcas. Viņš nosprieda, ka paši izveicīgākie amatnieki ir 3 rūķi, pazīstami kā Īvaldi dēli. Lokijs devās uz rūķu pazemes smēdi. Sveiki, Īvaldi dēli! Es te apjautājos, un šejienieši man apgalvo, ka Broks un viņa brālis Eitri esot visu laiku izcilākie rūķu amatnieki, Lokijs sacīja. Nē, atrauc viens no Īvaldi dēliem, tie esam mēs esam izcilākie amatnieki. Nu, es esmu pārliecināts, ka Broks un Eitri prot pagatavot tikpat labus dārgumus kā jūs. Mēlī atsaucās garākais no Īvaldi dēliem, es tiem līgpirkstainiem neprašām neuztecētu pat apkalt zirgu. Sīkākais un gudrākais no Īvaldi dēliem tikai paraustīja plecus. Nu, lai ko viņi gatavot, mēs to varam izdarīt labāk. Dzirdēju, ka viņi metuši jums izaicinājumu, Lokijs turpināja. 3 dārgumi. Āsu dievi vērtēs, kurš izgatavojas labāko dārgumu. Un starp citu, vienam no jūsu gatavotajiem dārgumiem ir jābūt matiem. Mūžam augošiem, nevainojamiem zelta matiem. To mēs varam, sacīja viens no Īvaldi dēliem. Kad Lokija viņus tikko spēja atšķirt. Lokijs devās pāri kalnam pie rūķa vārdā Broks uz darbnīcu, kuras tas dalīja ar savu brāli Eitri. Īvaldi dēli gatavo 3 dārgumus veltes Asgardas dieviem, Lokijs paziņoja. Dievi vērtēs dārgumus. Īvaldi dēli lūdz man pateikt, viņi esot droši, tūs un tavs brālis Eitri neprotat izgatavot neko tik labu kā viņi. Viņi nosauc jūs par līgpirkstainajiem neprašām. Broks nebija muļķis. Es jaušu kaut ko pagalam aizdomīgi, Lokija, viņš atrauc. Vai tikai tas nebūs tavu roku darbs? Nesaskaņu raisīšana starp Eitri, mani un Īvaldi puišiem izskatās pēc tava lauciņa. Lokijs centās izskatīties tik vaļsirdīgs, cik vien spēja, tātad apbrīnojami vaļsirdīgs. Nekāda sakara ar mani, viņš nevainīgi sacīs, tikai domāju, ka jums jāzina. Un tev tur nav nekāda personiskā prēķina, Broks noprasīja. It nekāda. Broks pamāja ar galvu un pavērās augšup uz Lokiju. Ja Brokī brālis Eitri bija izcils amatnieks, taču Broks bija gudrākais no abiem un apņēmīgākais. Nu, tādā gadījumā mēs priecāsimies sacensties ar Īvaldi dēliem dievu vērtētajā prasmi pārbaudē, jo es nešaubos, ka Eitri prot izkaut labākas un meistariskākas lietas nekā Īvaldi saime. Taču padarīsim to visu personiski, Lokij, jā? Kas tev prātā, Lokijs vaicāja? Tava galva, Broks sacīja. Ja mēs uzvarēsim šajās sacensībās, dabūsim tavu galvu, Lokij. Te tavā galvā norisinās daudz, kas, un es nešaubos, ka Eitri varētu izgatavot no tās brīnišķīgu ierīci. Varbūt domāšanas mašīnu vai tintnīcu. Lokijs turpināja smaidīt, taču iekšēji saviebās. Diena bija iesākusies tik labi, un tomēr viņam bija vienkārši jāpanāk, lai Eitri un Broks zaudē sacensības. Dievis viens saņems no rūķiem 6 brīnišķīgas lietas, un siva dabūs savus zelta matus. Viņš to varēja. Viņš taču bija Lokijs. Protams, viņš atsaucās manu galvu. Nekādu problēmu. Viņpus kalnam Īvaldi dēli gatavoja savus dārgumus. Par viņiem Lokijs neraizējās, taču viņam bija jāpierauga, ka Broks un Eitri neuzvar. Viņi nekādā gadījumā nedrīkstēja uzvarēt.
Broks un Eitri iegāja smēdē. Tajā valdīja tumsa, ko izgaismoja degošu kokogļu oranžā blāzma. Eitri paņēma no plauka cūkādu un ielika to ēzē. Tiku glabājis šo cūkādu kaut kam tam līdzīgam, viņš noteica. Broks tikai pamāja ar galvu. Labi, Eitri turpināja. Broku darbina plēšas, vienkārši pumpē tās. Man ēzi vajag karstu, vienmērīgi karstu. Pretējā gadījumā tur nekas neiznāks. Pumpē, pumpē. Broks sāka pumpēt plēšas, ēzes vidus ielaižot ar skābekli bagātinātu gaisa straumi, lai visu nokaitētu. Viņš to bija darījis jau daudzkārt. Eitri vēroja, līdz jutās pārliecināts, ka viss būs pēc viņa prāta. Eitri devās strādāt pie savu meistarojuma ārpus smēdes. Kad viņš atvēra durvis, lai iet laukā, smēdē ielidoja milzīgs melns kukainis. Tas nebija aklais dundurs un arī zeltacis, nē, tas bija lielāks gan par vienu, gan par otru. Kukainis ielidoja iekšā un ļaunīgi apriņķoja telpu. Broks saklausīja Eitri āmuru, saceltot roksni ārpus smēdes un vīlēšanu, griešanu, locīšanu un klaudzināšanu. Milzīgā melnā muša, lielākā melnākā jebkad redzētā muša, nometās uz Broka dēlnas virspuses. Abas Broka plaukstas atradās uz plēšām. Rūķis nepārtrauc pumpēt, lai nosistu mušu. Muša spēcīgi iekoda Brokam dēlnas virspusē. Broks turpināja pumpēt. Atvērās durvis, ienāca Eitri un uzmanīgi izvilka darinājumu no ēzes. Tas izrādījās milzu mežakoils ar spīdošiem zelta sariem. Lieliski pastrādāts, Eitri uzslavē. Kāda kripata grāda siltāka vai vēsāka, un mēs būtu vēl šķieduši laiku. To arī es lieliski pastrādājis, Broks atsaucās. Melnā muša griestu stūrī vārījās dusmās un aizkaitinājumā. Eitri paņēma zelta gabalu un novietoja uz ēzes. Labi, šis viņus iespaidos, kad caukšu sāc pumpēt plēšus, un lai arī kas notiktu, nepalēnini un nepātrini tempu un neapstājies. Darbs ir ķēpīgs. Sapratu, Broks atteica. Eitri atstāja telpu un sāka strādāt. Broks gaidīja, līdz izdzirdēja Eitri saucienu, un tad sāka pumpēt plēšas. Melnā muša domīgi apriņķoja telpu, tad nolaidās uz Broka kakla. Kukainis uzmanīgi pakāpās sānis, lai izvairītos no sviedru tērcītes, jo gaisa smēdē bija karsts un tvanīgs, un no visa spēka iekoda Brokam kaklā. Purpurs sakanājās asins saplūda ar sviedriem uz Broka kakla, taču rūķis nepārstāja pumpēt. Eitri atgriezās. Viņš izņēma no ēzes balti nokaitētu delma gredzenu un iemet vēsā ūdenī, lai atdzesētu. Delma gredzenam iekrītot ūdenī, pacēlās tvaika mākonis. Gredzens atvērs strauji kļūdams oranžs, pēc tam sarkana kvēls, līdz atdzises vērtās zeltains. To sauc par draupniru, ritētāju, Eitri paziņoja. Ritētāju? Jokains vārds gredzenam, brīnījās Broks. Tikai nešķīm Eitri atrauc, izskaidroja brālim šī dāma gredzena īpatnību. Tagad Eitri turpināja. Man jāizgatavo kaut kas tāds, ko es jau sen gribēju izgatavot. Mans meistardarbs, taču tas ir vēl sarežģītāks par iepriekšējiem diviem. Tātad, kas tev ir jādara? Jāpumpē un jāpumpē bez apstājas, Broks pabeidza. Tieši tā. Pat vairāk nekā iepriekš, nemaina tempu, vai arī viss tiks sagandēts. Viņš pacēla un neapstrādāt čugunu stienu, lielāku par jebkuru stienu, kāda melnā muša, kas bija Lokijs, bija redzējusi un iesvieda ēzē. Viņš atstāja telpu un uzsauca Brokam, lai tas sāka pumpēt. Broks sāka pumpēt un atskanēja Eitri āmuru troksnis, rūķiem valkot, lokot, metinot un savienojot. Lokijs mušas veidolā nosprieda, ka smalkumiem vairs nav laika. Eitri meistardarbam ir jāiespaido dievu, un ja tie būs pietiekami iespaidot, Lokijs zaudēs galvu. Viņš nolaidās Brokam starp acīm, ņēmās kost rūķim plakstiņos. Ciešot dedzināšanu acīs, rūķis turpināja pumpēt. Lokijs iekodās dziļāk, spēcīgāk, izmisīgāk, no rūķa plakstiņiem tecēja asins, tās iekļūva acīs un plūda leju pa seju, padarot viņu aklu.
Broks samiedzās un purināja galvu, censdamies aizdzīt mušu. Viņš mētāja galvu, savieba muti, mēģināja pūst gaisu augšup mušai virsū. Tas nelīdzēja. Muša turpināja kost un rūķis neredzēja neko citu kā vien asinis. Galvu pārņēma asas sāpes. Broks parēķināja un lejupējās kustības zemākajā punktā atlaidis vienu roku no plēšām, zvēla mušai tādu ātrumu un spēku, ka Lokijs tikko paglābās. Lokijs atkal sagrāba plēšas un turpināja pumpēt. Diezgan, Eitri uzsauca. Melnā mūža grīlīgi lidoja pa telpu. Eitri atvēra durvis, ļaujot te izbēgt. Eitri vīlies skatījās uz brāli, Broku sejklāja asinu un sviedru ķēpu. Nezinu, ko tu tur māžojies, Eitri sacīja, taču tu gandrīz visu salaiti dēlī. Temperatūra beigās nebija lāgā. Tas tagad nav ne tuvu tik iespaidīgs, kā bija cerējis. Nu, bet tad jau redzēsim. Pa vaļējām durvīm iepeldēja Lokijs, Lokija veidolā. Nu, vai visi gatavi sacensībai? Viņš noprasīja. Broks varēs doties uz Asgardu, pasniegt mans veltes dieviem un nogriezt tev galvu, Eitri atrauc. Man labāk patīk uzturēties šeit savā smēdē, gatavojot lietas. Broks caur uztūkušiem plakstiņiem blēms uz Lokiju. Nevar viens sagaidīt, kad nogriezīšu tev galvu, Broks izgrūda. Tas jau kļuva personīgi. Sacensība. Asgardā 3 dievi apsēdās savos troņos. Vienacis visu tēvs Odins, sarkanbārdainais pērkona dievs Tors un glītais vasaras ražas dievs Freirs. Viņi būs vērtētāji. Viņiem priekšā stāvēja Lokijs, līdzās 3 gandrīz identiskajiem Ivaldi dēliem. Manbārtainais un drūmais Broks bija ieradies viens un stāvēja saurup, atvestās lietas noslēpjas zem pārklājiem. Nu, Odins ierunājās, ko mēs vērtējam? Dārgums, Lokijs sacīja, Ivaldi dēli tāpat kā Eitri un Broks ir izgatavojuši veltes tev, Dižan, Odinu, Toram un Freiram. Jums jāizspriež, kurš no 6 dārgumiem ir smalkākais. Pēc pats jums parādīšu Ivaldi dēlu izgatavotās veltes. Un viņš pasniedz Odinam šķēpu sauktu Gungners. Tas bija skaists šķēps, rotāts sarežģītiem rūnu grebumiem. Tas caururps jebko nests vienmēr trāpīs mērķī, Lokijs paskaidroja. Galu galā Odinam bija tikai viena acis, un dažkārt viņa mērķis varēja nebūt gluži nevainojams. Un vēl tikpat svarīgi, pie šī šķēpa dots zvērests nav salaužams. Odins pasvārstīja šķēpu, tas ir ļoti smalks, viņš sacīja. Un šeit, Lokijs ar lepnumu turpināja, ir zelta matu klaids, gatavots no īsta zelta. Tas piestiprināsies pie matu pakārotāja galvas un augs un uzvedīsies visnotaļ kā īsti mati. 100 000 zelta šķipsnu. Es to izmēģināšu, Tors ierunājās. Siva, panāc šurp. Siva piecēlās un apsaktu galvu iznāca priekšā. Viņa noņēma galvas lakatu un dievi noelsās, ieraudzījuši Sivu skailo, gludo un sārto galvu. Siva piesardzīgi uzlika galvā rūķu gatavoto zelta parūku un saprināja matus. Dievi raudzījās, kā parūkas pamatne savienojas ar dievietes skalpu, un tad Siva stāvēja viņa priekšā vēl starojoša un skaistāk nekā iepriekš. Iespaidīgi, Tors atzina, lieliski pastrādāts. Siva atmet savus zelta matus un izsoļoja no zāles ārā saulē, lai parādītu jaunos matus draudzenēm. Pēdējā no iespēdīgajām Ivaldi dēla veltēm bija mazā un salocīta kā audums. Šaudumu Lokijs nolika priekšā Freiram. Kas tas ir? Izskatās pēc zīdu šālas, vienaldzīgi izmet Freirs. Tā gan, Lokijs atsaucās. Taču, ja tu atlocīs, tad ieraudzīsi kuģi vārdā Skibdlabnirs. Lai kur tas dotos, tam vienmēr pūtīs ceļavējš, un lai gan kuģis ir milzīgs, lielākais, kādu var iedomāties, tas raus salocīsies kaudums, lai tu to varētu ielikt savā somā. Freirs bija iespaidots, un Lokijs jūt atvieglojumu. Tās bija 3 izcilas dāvanas.
Bija pienākusi Broka kārta. Viņa plakstiņa izskatījās sarkana un pietūkoša, un uz kakla sāna vīdē milzīgs kukaiņu kodums. Lokijs nodomāja, ka Broks nu dienu izskatās pārāk pašpārliecināts, īpaši ņemot vērā Īvaldi dēlu iespaidīgos darinājumus. Broks paņēma zelta dēlma gredzenu un nolika to priekšā Odinam augstajā tronī. Šo dēlma gredzenu sauc Draupners, jeb ritētājs, Broks ierunājās. Vajag 9. nakti no tā izrit 8 vienlīdz skaisti dēlma gredzeni no zelta. Tu vari ar tiem atalgot ļaudis vai krāt, un tā bagātība augs. Odins apskatīja dēlma gredzenu, tad uzvilka to augstu dēlmā virs uz bicepsa. Gredzens iespīdējās. Mēs viņu droši vien varētu saukt arī par rokas sprādzi. Gredzens iespīdējās. Tas ir ļoti smalks, Odins atzina. Lokijs atminējās, ka to pašu Odins bija teicis arī par šķēpu. Broks piegāja pie Freyra, pacēla audumu un atklāja milzu meža koili ar zelta sariem. Mans brālis izgatavoja tev šo meža koili, lai tas vilktu tavus rātus, Broks sacīja. Tas trauksies pa debesīm un pāri jūrai ātrāk par visātrāko zirgu. Neviena nakts nebūs tik tumša, lai kuiļa zelta sari nedotu gaismu, ļaujot tev saskatīt derāmu. Tas nekad nenogurs un nekad tev nepievils. Meža koili sauc Gulīnu bursti, zeltsarainais. Freyrs izskatījās iespaidots, un tomēr Lokijs domāja, maģiskais kuģis, kas salokās kā audums, ir tikpat iespaidīgs kā neapturamais meža koils, kas tumšā spīd. Lokija galva atradās diezgan lielā drošībā. Pēdējā Broka rādāmā velta bija tā, kuru pēc Lokija domām viņam bija jau izdevies sagandēt. Broks no auduma apakšas izvēlka veseri un nolika to priekšā Toram. Tors to uzlīkoja un pavīpsnoja. Kāds ir visai īsts, viņš piezīmēja. Broks pamāja ar galvu. Jā, viņš atsaucās, tā ir mana vaina, es darbināju plēšas, taču pirms tu to noraidi, ļauj man izstāstīt, kas tieši padara šo veseru vienreizīgu. To sauc Mjelniers, zibens radītājs. Visu pirms tas ir nesalaužams, lai cik spēcīgi to ar to sistu, vesers vienmēr paliks nesabojāts. Tors izskatījās interesēts. Gadu gaitā viņš jau bija salauzts krieti daudz ieroču, parasti ar tiem sitot. Ja metīs šo veseri, tas vienmēr trāpīs mērķī. Tors izskatījās vēl vairāk interesēts. Viņš bija pazaudējis visādi citādi izcils ieročus, metot ar tiem savu aizskaitinājumu objektiem un netrāpot, un bija noraudzījies, ka par lieku daudz viņa mestie ieroči pazūd tālumā uz neredzēšanos. Lai cik spēcīgi vai tālu tas viestu, vesers vienmēr atgriezīsies tavā rokā. Tors patiešām smaidīja. Pērkona dievs nesmaida bieži. Tu vari mainīt veseru izmēru, tas augsts vai arī dzen saruks tik niecīgs, ka, ja vēlēsies, varēs to paslēpt sev aiz krekla. Tors patikā sasita plaukstas un pāri Asgardai atbalsojās Pērkons. Tomēr, kā tu ievēroji, Broks skumji pabeidz, vesera kāds no diena ir pārlieku īsts, tā ir mana vaina. Man neizdevās darbināt plēšas vienmērīgi, kad mans brālis Eitri kala. Īstais kāds viennozīmīgi ir kosmētiska, nenozīmīga problēma, atteica Tors. Šis vesers aizsargās mūs no sarumas milžiem, tā ir smalkākā dāvana, kādu jebkad esmu redzējis. Tas aizsargās Asgardu, tas aizsargās mūs visus, Odzins atzinīgi novērtēja. Ja es būtu milzis, tad ļoti baidītos no Tora ar šo veseru rokā, piebilda Freyrs. Jā, vesers ir lielisks, bet Tor kā tad ar matiem? Sivas jaunajiem, skaistajiem zelta matiem, nedaudz izmisīgi vaicāja Lokijs. Ko? Ak, jā. Jā, manai sievai ir ļoti jauki mati, Tors norūca. Un Broka parādi man, kā likt veserim augt un sarukt. Tora vesers ir labāks pat par manu brīnišķo šķēpu un izcilu dāmu gradzenu, Odins sacīja palocīdams galvu. Vesers ir varenāks un iespaidīgāks par manu kuģi un meža koilu, atzina Freyrs. Tam pateicoties Asgardas dievu būs drošībā. Dievu paklapēja Brokam pa muguru un pateica, ka viņš un Eitri esot izgatavojuši smalkāko velti, kā dieviem jebkad tikus pasniegt. Priecājos dzirdēt, Broks bilda. Viņš pagriezās pret Lakiju.
Nu, Rūķis teica, man tev jānogriež galva, lauvējas dēls, un jāņem līdzi uz mājām. Ētri ļoti priecāsies, mēs varēsim pārvērst to par kaut ko derīgu. Es izpirkšu savu galvu, Lokijs lūdzās, es jums varu dot dārgumus. Man un Ētrī jau ir visi vajadzīgie dārgumi, Broks atrauc. Mēs tos gatavojam. Lokij, es gribu tavu galvu. Lokijs mirkli apdomājās un tad sacīja. Tādā gadījumā vari to ņemt. Ja vien spējas mani notvert, viņš uzlēc augstu gaisā un aizskrēja prom viņiem virs galvas. Pēc dažiem mirkļiem Lokijs bija pazudis. Broks paraudzījās uz Toru. Vai var viņu noķert? Tors paraustīja plecus. Man tiešām nevajadzētu to darīt, viņš novilka. Taču es ļoti gribētu izmēģināt veseri. Pēc dažiem mirkļiem Tors atgriezās cieši turēdams Lokiju. Tas nevarīgās dusmās nikni blenza. Rūķis Broks izvilka nazi. Nāc nešurp, Lokij, viņš aicināja. Es griezīšu tev nost galvu. Protams, Lokijs atmet, protams, tu vari nogriezt man galvu. Taču, un te es apelēju pie varenā Odina, ja nogriezīs jebko no mana kakla, tu pārkāps mūsu vienošanās nosacījums, kur tev apsolīja tikai un vienīgi manu galvu. Odins piešķieba galvu. Lokijam taisnība, tev nav tiesība griezt viņu kaklu. Broks sapīka. Bet es nevaru nogriezt Lokijam galvu, negriežot kaklā. Lokijs izskatījās apmierināts ar sevi. Redzi, viņš pamācīja ļaudis domāt par savu vārdu precizitāti, viņš neuzdrīkstētos ēroties spēkiem ar Lokiju. Viedāko, gudrāko, viltīgāko, saprātīgāko, izskatīgāko. Broks čukstus izteica Odinam ierosinājumu. Tas būtu godīgi, Odins piekrita. Rūķis sadabūja ādas sloksni un nazi. Viņš aptina ādu Lokijam ap muti un mēģināja caurdurt ādu ar naža akmenes galu. Neizdodas, Broks secinājumās, nazis tevi negriež. Es esmu saprātīgi nodrošinājies ar aizsardzību pret naža asmeņiem, Lokijs pieticīgi atsaucās. Gadījumā, ja tas gājiens, tu nedrīkst man nogriezt kaklu nenostrādāt. Baidos, ka naža asmeņi nevar mani ievainot. Broks kaut ko noņemdēja un sadabūja īlenu ādas izstrādājumu gatavošanā, izmantoja masu smaili, izgrūtot cauri ēdāju sacaurumodams Lokija lūpas. Tad paņēma stipru pavadienu un sašuja lūpas kopā. Rūķis devās prom, atstājot Lokiju ar cieši aizšūtu muti un nespējīgu sūdzēties. Nespēja runāt, Lokijam sagādāja vēl lielākas ciešanas nekā pie ādas strēmeles piešūtās lūpas. Un tagad jūs zināt, kā dievi ieguva savus dižākos dārgumus. Tā bija Lokija vaina. Pat Tora Vesers bija Lokija vaina. Tāds Lokijs bija. Tā apvainojies uz viņu pat tad, kad izjūt lielāko pateicību, un bija viņam pateicīgs pat tad, kad ienīda viņu visskaudrāk. Ar šo stāstu par ziemeļu dievu dārgumiem beidzas, bet ir vēl citi interesanti stāsti, kas citā reizē klausāmi.